Nu tā, turpinām mūsu tikšanos. Šodien 30. jūnijā 24. gadā es stāstīju par Dieva brīnumiem, kas man notika varētu teikt, mēnešu laikā no 26. Maija līdz 26. jūnijā. Jā, līdz 26. jūnijam. Bet es jums nepateicu vēl vienu svarīgu lietu. Tad, kad vasaras svētku draudzē notiek aizlūgumi, tas notiek pirmo un otro reizi arī, aizlūdz par cilvēkiem. Ir cilvēki, kuriem ir kādas vajadzības, vai viņi ir slimi, vai neiet, vai jebkas, jo tur notiek dzīva aizlūgšana. Redz, tā, kad notiek tie aizlūgumi, tad tur cilvēki ir priekšā, un es iedziļinājos tajā visā, it kā tas notikt ar manīm. Tā, tad tas spēks tad ir lielāks. Tā ir. Un arī Ķīpsalā, tad, kad notika aizlūgumi par visiem, tad es iegāju tajās sajūtās. Sajūtās, kad notiek aizlūgums arī par mani. Jā. Un es jūs tiešām aicinu tiem, kuriem ir vēlēšanās, svētdienās 11. vai Valmierā, Raiņielā 8, vai Jelgavā. Jelgava arī bija draudz, es aizmirsu, kurā ielā, Jāņa Asara ielā 8, 2 astotnieki. Tur ir ārkārtīgi spēcīgs draudz vadītājs ir un tikpat spēcīgs kā Valmierā, Mārītis. Ja? Ne baznīcā, bet īpaši lūgšana nams. Ja? Es jums ļoti silti iesaku. Ja jums ir vēlēšanās sastapties ar brīnumiem, tad viss cieņa. Tā. Un tagadīties mēs dodamies pie manas svētības. Pirmā grāmata, mans brīnumainais dzīves stāsts, svētība. Es spoguļu rakstā. Viņš bišķiņ otrādāk tur tā kā būtu jābūt. Bet kā lai to izdara, to es nezinu. Ja? Tā. Un tas stāsts bija maces. Maces, jā. Tas diezgan tāds nepatīkams stāsts ir caur to, ka tas saistīts ar kādu tautību, ko sauc par ebrejiem vai par žīdiem. Ja? Es tāpat dzīvē esmu saticies ar viņiem un, ziniet, man ir bijis pat tāds gadījums, bet tad jau es biju liels, kad es esmu pie kādā, es biju ciemos pie, kāds tīrasiņu ebrejietis, ja? Viņi uzlika maltīti galdā, es biju viens, bet es tur sāku lietot un viņu pasauc pie telefona. Un tad, kad viņa atgriezās, viņa neēda tālāk. Viņa paņēma to ēdienu, šķidro kaut kādu teju vai kafiju, bija kaut kas tāds, un vēl kaut kāds šķidrs ēdiens bija. Viņa visu to izgāz ārā man acu priekšā. Un tad es savā prātā domāju, bet tik ticīgi un tik ticīgi. Jā, viņa bija ļoti ticīga un kas viņai bailes no manis. Tātad, ja tev ir bail no manis, ka es tev kaut ko varu izdarīt, tas nozīmē, ka tu arī neesi tīri. Tātad, ja cilvēks baidās, ka tik kaut kas nenotiek viņam, tas nozīmē, ka viņš pats nav tīrs. Un tad man vēl viens tāds gadījums ir bijis dzīvē, bet to es pastāstīšu citu reizi, bet šoreiz pie macēm. Jā, ir tādi, es pat īsti nezinu, kad ir tās ebreju lieldienas vai žīdu lieldienas, kurš vārds pareizāks, kas to var zināt. Teikšu abus divus, ka neapvainoju savu kāds. Un, es biju mazs puika, 7, varbūt 8 gadi, un es nestāstu jums es stāstu pēc grāmatas, bet es nelasu grāmatu, un es jums pēc atmiņām stāstu. Tad grāmatu jūs izlasīsiet, noklausīsieties, audio var dabūt pie manīm, e-grāmatas var dabūt. Labāk jau audio. Tad var klausīties, austiņas uzliec un dari, ko tu vēlies, un to dzirdi vienkārši. Redz tā. Un saprotiet, tur bija tāda lieta, kad apkārt klīda baumas, kad pazūd mazi bērni.
kaut kur nedēļu vai nedēļu pirms šitām lieldienām. Un pēc kāda laika dabūju viņus, uzgāja kādos grāvjos pamestos, bez asinīm. Un tad paklīda baumas, kad, redz, tā ir tās lieldienas tajiem žīdiem, ja vēbriem, kā mēs viņus sauksim, un viņiem esot vajadzīgs mazu nevainīgu bērnu asinis, priekš kaut kādiem pīrāgiem. Tā tas bija. Tādas baumas bija 1961. gadā. Un tad jau tas tautas telefons, protams, īstais telefons, ne jau tāds vai podziņu, vai tāds uz, teiksim, laizāmais, kā saka, šādi telefoni, kādi ir tagad, tādi nebija. Tad bija kopā ar vadu tādu telefonu, bet tie arī bija tikai vai nu kolhozas brigadieriem, priekšniekiem, partijas biedriem, bet ne jau vienkāršiem cilvēkiem. Bet strādāja tautas telefons, no mutes mutē aizgāja vēsts, ka šitā te braukājot riņķi ar brūnu Volgu. Tad vien brīdi pieklustā sarunas. Es atceros toreiz tāds silts vasaras rīt, brālīts gulējis saslims ar kaut ko. Un man mamīt lūdz man, lai kaut kas bija jāaiznes viņas māsai kādi 3 vai cik tur kilometri. Tāds labs gabaliņš bija jāaiznes uz graviņām. Rībstām, te sauksim tā. Putniņi dzied, cīroļi vītero. Es neesmu dzirdējis cīroļus tagad vīteroja. Bet toreiz bija, cīrolīši vīteroja. Un es gāju pa tādu apkārt ceļu. Ir tāda krievu loda un latviešu liepa. Dienī mums tur visāds vietējās bija problēmas ar tiem krievu tautības cilvēkiem. Bet, caur liepu caur to lodu negribējās iet, jo bija tādi gadījumi, ka dažu labu atrada tā, visādi bija. Savstarpējās cīņas, savstarpējā, kā saka, konflikta situācijas, runāsim tā, jā. Un gāja apkārt. Un tā tagadīties es eju, putniņu vītru, pirms tam mamīt man pieteica nekādā gadījumā nekāpt iekšā nevienā svešā mašīnā. Arī tad, ja mīļi aicien pavest kaut kur kādu gabaliņu. Un es tagad eju, tēti strādāju bitumbāzē, tas ir tā, ka tur taisīja to darbu, kaut ko tur dedzina, kaut ko es nezinu. Tie ir tādi darbi, no kuriem tagad lāgā nevar saprast, kas tur īsti notika, bet viņš strādāja tur. Paiet tur garām bāzē, drīz jau ir Lodzes dzelzceļa stacija, tas viss notiek Cēsu rajonā. Liepas pagastā, jau, teiksim tā, Liepas ciemā. Un es eju, pa labi, es redzu tādu mežrozīšu audzi, drīzāk būs dzelzceļa pārbraukt, uzreiz man blakus nošņāts bremzes pa kreisi, es esmu aizdomājies. Brūna Volga, Jēziņa, atver durvis. Viens tāds resns onkuls tādā brūnā, tādā, garā lietusmēteli, un otrs sēž pie stūres. Jūs esat redzējuši mašīnu Volgu, veco Volgu, tā 21. Volga bija tāda, ja? Un tajos laikos jau mašīnas tā nebraukāja. Tu varēja iet, staigāt tikai kungiem, jau neteiksim, bet priekšniekiem, partijas biedriem, tiem bija mašīnas, bet ne jau, tā kā tagad braukā visi pa ceļiem. Tad tu varēja iet silpodams. Un šis tagad tādā mīlīgā balstiņā saka, kur tam es tā iešot, viņi varot mani pavizināt. Es tagad atceros mammas brīdinājumu, es saprotu, ka labi nav, es fiks pāri grāvim, bet es taču varēju doties pie savu tēti skriet atpakaļ uz bitumbāzi. Bet es tajā brīdī metos pāri tam grāvim un tašīju prom uz to mežu. Un ieskrien iekšā tajos mežrozītēs. Es kādreiz ieskriešu mežrozītēs. Ērkšķi tur plosi man, saprot, viss sāpīgi, es tik dziļi ieskrējis, kā mazs puika būdams, es netika ārā vairs. Tās mežrozīši tie celšņi tagad tur ciet. Ai, dieni, un šitā te rokas izplatuši nāk uz manu pusi. Abi divi tagad, tā kā vistas kādreiz, ka ķer. Jūs zināt, kā vistas ķer, jā? Šitādā te veidā, šitādā te veidā, saka cilvēks, lai noķertu vistas un tā barinātu.
Šie tagad šitā izplatuši rokas, ap divi nāk uz manu pusi. Dieviņ palīgā! Nu, es saprotu, ka man nāve tagad tuvojas šito divu žīdi izskatā. Neko nevar darīt, bet arī es tā pilnībā uzticējos Dievam, par mani jau neviens nelūdz. Es uzticējos, es lūdzu palīdzību. Un es sapratu, ka nu pat beigas ir. Un tieši tajā brīdī aiz šitās nāk no Cēsas puses uz Valmieras pusi, tā kā brauc viena mašīna. Tas bija Bobiks. Tas apstājās aiz šito žīda mašīnas, izlec ārā jauns cilvēks, slaida augumu un nesās man palīgā. Pie manis satikās gan tie abi žīdi, gan arī tas jaunais puisis. Nu šī abi divi manās tagad projām labi ātri. Un tā viņa aizbrauca. Es biju pārbijies pēc suņa. Tas jaunais puisis palīdzēja man tik tādā no tiem dzelkšņiem. Aizved man pie tēva un atstāja tur. Es biju ļoti pateicīgs Dievam. Ārkārtīgi pateicīgs Dievam. Jo es tiku glābts. Man netika mācīts tajā laikā nekādas ne lūkšanas, nekas tam līdzīgs. Es nelūdzu. Es vienkārši uzticējos Dievam. Pašā vakarā teica man ņēmu savu lielo riteni, uz tādu šķērsbomis, tādu riteņu veco laiku. Šķērsbomis. Uzsēdināja tur visu un tā aizved man uz māju. No tā laika es nevisai uzticējos tieši šiem te cilvēkiem, jo man vēl ar viens, man ir pāris gadījumi vēl bijuši dzīvē, kur ir, nezinu, vienkārši trāpījās. Pēc tam es sapratu, es tā domāju, bet katrā tautībā ir savi ķēmi, savi tie sliktie cilvēki, un katrā tautībā ir savi labie. Un man jau vienmēr ticība, ka tie labie ir vairāk nekā tie sliktie. Bet, varbūt tā vajadzēja notikt, lai mana ticība un uzticēšanās augtu augumā. Es esmu pagriezies pret sauli, jo ir vakara krēsla, un citādi man viena puse būs gaiša un otra tumša. Nu tā. Un tagad dosimies tālāk pie nākamā stāsta. Un nākamais stāsts būs plostošana. Un tas nenozīmē šitā plostošana. Tā nozīmē cita plostošana.